Tu un es. Mēs daļa no dabas, daļa no pagātnes, nākotnes. Tu un es, kas daļa no vesela, te un tagad esam visi. Papardīte neziedēja līgo, līgo, papardīte neziedēja līgo. Tā ziedēja Jāņu naktī līgo, līgo, zelta miglu miglodama līgo, līgo, zelta miglu miglodama līgo. Visa zeme saule zieda līgo, papardīte neziedēja līgo, līgo, papardīte neziedēja līgo. Tā ziedēja Jāņu naktī līgo, līgo, kad ļautiņi neredzēja līgo, līgo, kad ļautiņi neredzēja līgo. Pazūd manis gredzentiņas līgo, pazūd manis gredzentiņas līgo, līgo, novīst meitas vainadziņas līgo, līgo, novīst meitas vainadziņas līgo. Jūs šogad Saulgriežu svinēsiet Meža parkā kopā ar daudziem dejotājiem un viesiem, un jūs arī dejosiet solā. Pastāstiet, par ko ir jūsu deja? Jā, tātad mūsu deja un uzdevuma galvenais motīvs ir tāds, ka latviešu puisis Jānis. Kas esi tu? Jā, kas esmu es. Un nevis latviešu, bet ukraiņu meitene Liza, kas ir atbraukusi svinēt uz Latviju Jāņus. Grib iepazīties ar šo Saulgriežu burvību, kas te notiek, visām tradīcijām. Un tad viņi satiek Jāni. Tad sāk meņģēties, ieskatās viens otrā, jā. Un tad arī pēc tā viena skata sāko draiskas spēles, un tad jau viņi ir kopā, sagaida kopīgi saulēktu. Tad jūs izdejosiet iepazīšanos, kur uzreiz uzkvēlo starptautiska mīlestība starp Latviju puisi Jāni un ukraiņu meiteni Lizu. Jā, tā to varētu nosaukt arī. Kas ir grūtākais šajā dejā?
Parādīt to emocionālo laikam. Iemīlēšanos. Jā. Tā, lai skatītājs notic, kad jūs esat iemīlējušies, nevis jūs vienkārši atdejojat deju ar kustībām, atvingrojat, bet jūs parādat emociju. Stājamies līnijās. Visi muguras ir taisnas, rokas ir sagotas, Mati. Līdzīgs pilnām atziņām, ja? Nešūcam, teiks solīšanas, piešūcam. Sajūta tāda, kā tie ir mazie dziesmu un deju svētki. Tiešām atkal tā, jā, viennozīmīgi. Un saka, ka būs arī daudz ārzemju un ārvalstu viesu, un tā būs iespēja viņiem parādīt latviešu kultūru. Un nevis tur krastmalā jau skatu, bet tā kā jau tā. Manuprāt, jā, dziesmu svētkos tas, ko mēs varam parādīt viena veida. Mēs varam parādīt dziedāšanu vai dejošanu. Šeit būs arī aktieru spēle diezgan daudz, kaut vai pie scenogrāfija, jo visi dejotāji būs vienā laikā uz skatuves. Te, man liekas, būs no visa kā pa bišķiņam. Te būs pilnīgi trakas jaunradas dejas, kur mūsu horeogrāfijas slavenības ir guru, ir sataisījuši visādas brīnums. Un būs, tā kā mēs patās izmēģinājām, kas mums arī ir trāpies, riktīgie danči, latviešu danči. Un ja kāds tur skatītāji rindās gribēs piecelties un, es nezinu, dejot līdzi, es ceru, ka viņiem būs tāda iespēja, jo es domāju, ka tā atmosfēra neļaus sēdēt mierā. Kāds jūs domas par tām visām dejām un horeogrāfiju, ko jūs šobrīd gatavojat? Jau tā, ka mēs likām, bija tāds pārsteigums diezgan liels, wow, kā vispār kaut ko tādu, tādus soļus vispār, pirmo reizi es vispār kaut ko tādu redzēju. Piemēram, kuru soli parāda? Piemēram, tur, kur... Parāda kombināciju, nē, šito, parāda. Jā. Vai tas solis ir tāds, ka, man no sākuma bija diezgan liels grūtības vispār viņu iedzīt kājās. Bet pēc tam, kad visi džeki dejo kopā uz skatuves, tad sajūta ir vienkārši superīgi. Tad, kad tu tiešām māki to soli. Patiesībā šitā vieta, kas labāk patīk. Atlīd, Jāni, pēc ārā lasīšu, bet arī video jau parāda iekšā. Katrā ziņā ir tā, ka mēs esam daudz kolektīvu savākt kopā, un tā, lai varētu visi izbaudīt visu, mums ir sadalīts kaut kādas lietas, un tad mēs atnākam uz ģenerālu mēģinājumu, tad mēs skatāmies, šitais ir interesanti, tā viņi domājuši, bet šā vai tā mēs visu nezinājām. Būs baigi interesanti. Būs skatuves vidū lielais ugunskurs. Tas, ka zirgi būs, tas jau laikam vairs nav noslēpums. Kāpēc tas ir? Tas bija lielais noslēpums. Šito izgriezīs. Pasakiet novēlējumu, saulgriežos, ko es gribētu novēlēt. Gan kā? Tad mīlestība. Atrast to papardu ziedu beidzot, cik te var meklēt. Redzam papardu ziediņus. Nē, vienkārši sajusties labi un sajusties īpaši, jo iedzert tālu, uzcept šašliku un uzskarināt uguns, kur mēs varam principā katru vakaru vasarā. Šis būs labs vakars, lai sajustos īpaši.
skaņdarbs būs ar hengu. Tā henga skaņa ir tāda universāla, un es domāju, ka viņa ļoti labi, teiksim, pagājušos Jāņos un arī aizpagājušos Jāņos mēs sagaidījām saulēktu ar hengu. Un tad mēs aizgājām, tur bija ezers un tāda gara laipa ezerā, un tieši tādā laipas galā apsēdāmies un lec saule, un es spēlēju hengu. Ir tāda īpaša atmosfēra, jo tā skaņa, it sevišķi dabā, viņa izskan kopā ar tā putnu čivināšanu. Tur veidojās kaut kāds kosmos, jā. Kopumā uz to stāstu arī tur vairāk skatos kā uz tādiem simboliem, jo tas saulgriežu laiks, protams, kad ir tā pirtī iešana un ir tas mīlas stāsts, bet tas saulgriežu laiks jau ir apļa noslēgums un tai pašā laikā kaut kā atkal sākums. Tā es arī pats tos Jāņus kaut kā sajūtu, ka tas viens posms ir pavadīts, bet jauns sākās.